Tāds pats, kā bijis. Paldies. Arī atgādināšu, ka saskaņā savā laikā iesniedza virkni priekšlikumu. Nu, lūdzot, teiksim, nelielas summas, nezinu, tur durvis saremontēt, slieksnīt un tā tālāk. Tad, teiksim, šobrīd pašvaldībā jau un uz tuvāko domas sēdi būs virzīts arī ir izstrādāta kārtība, kā sakrālā mantojuma atbalstam. Īstenībā tā ir summa 40 000, tas ir izveidos tāds fonds, kur varēs pieteikties draudzes un to naudu dabūt no pašvaldības. Līdzīgi kaut kas kā sabiedriskām organizācijām. Jā, bet sakiet, mūsu vicemēra atbalstu un sociālas komitejas vadītāja atbalstu. Mēs tomēr izskatīsim iespēju palielināt uzsākt Strokla koncerta zāles tehnisko projektēšanu un ir ieplānoti līdzekļi vairāk kā pusmiljons Ēkas šaurā ielā renovācija. Nu, un bez tam arī jāsaka, ka arī pašvaldības līdzekļi kā katru gadu tiek novirzīti dažādām arī tām programmām, kuras ir apstiprinājuši deputāti ar saistošiem noteikumiem. Tā ir pieņemsim energoefektivitāte. Kopumā tātad ir paredzēti vairāk kā gandrīz 300 000 eiro. Tie ir pieslēgumi ūdensvadam un kanalizācijai 180 pāri tūkstoši. Tāpat arī zemes gabalu labiekārtošanai vairāk kā 158 000. Ir plānoti līdzekļi īpašumu iegādē un nojaukšanai, bet, kā es jau minēju, ja būs nepieciešamība mums iegādāties, jo šogad, ja viņi investīciju daļā negribēs grozīt pa labi, pa kreisi, teiksim, jo šogad bija, es nezinu, tur plītis, tur datori un tam līdzīgas lietas, kas jau iekļaujas bāzes budžetā, nosacīti runāt, un tā saucamā investīciju daļa, pārsvarā tie ir remonti. Šogad? Šogad tas nevies. Pašlaik notiek, tur jau iet Eiropas arī, teiksim, līdzekļu piesaistē. Par to deputāti balsojuši? Sīkāk. Uzrakstīt lūdzu protokolā, ka deputāts Kolonovs, ja, un deputāts Augsniņš aizgāja no sēžu zāle domas sēdē. Vai bija? 2017. gadam izpildi un darba plāna 2018. klāts, un mēs šogad mēģināsim arī saprast to procesu, kā mums realizēt šāda veida atlaidi. Ar muzeju akreditācijas eksperta pienākumu veikšanu. Grozījā Audžu ģimnas novērni par vienu mēģinājumu. Parādiet savu vājumu, ja? Veiksim jums darbā. Jā. Ja drīkst nedaudz par debatēm, tad man liekas, ka tieši jūs, Kolanova kungs, parādījāt savu attieksmi visu laiku, kamēr Edīte uzstājās, jūs kikinājāt, smējāties, runājāt un pat ļāvāties runāt pa telefonu. Nu, nevajag citā acī saskatīt skaidru, kad jūs savā baļķi neredzat. Man, piemēram, jūsu runāšana ļoti traucēja.